Labdien! Lieldienas raidījums Ārsts LV, jeb ārsts jums stāsta patiesību. Šis raidījums skan un redzams pirmdienās 11:11, ceturtdienās 9:00 vakarā un sestdien 6:30. Un vēl skatieties mūsu YouTube formātā. Uzciet vienkārši Ārsts LV Pētera Apini vai uzciet pavisam vienkārši Ārsts LV, un tā ir mūsu mājaslapa, kur ārsti jums stāsta patiesību. Un vēl mums ir žurnāls Ārsts LV, kur arī ārsti jums stāsta patiesību. Un katru darba dienu, 11:12. Latvijas Rādio 2. Klausieties Latvijas ārstu biedrības veselīgo ziņu padomu raidījumu Ārsts LV. Šodien, kā jau lieldienās, mēs runāsim par olām. Par olu krāsošanu. Man ir tāds vecs stāsts, ko es kādreiz esmu dzirdējis, ka lieldienu rītā atnāk pacients pie ārsta Māra, un ārsts Mārs paskatās viņam olas un krāniņu, nokrāso vienu olu ar jodu un saka, bet jums vajadzētu aiziet pie profesora uz konsultāciju. Slimnieks aiziet pie profesora konsultāciju, profesors atkal paskatās tieši to pašu, nokrāso briljantu zaļo otru olu un aizsūta atpakaļ pie kolēģa Māra. Un tas pacients pa ceļam izlasa to ierakstu, un tur rakstīts daudz laimes lieldienās profesoru, un atbildi ir daudz laimes lieldienās kolēģi. Vienmēr sakot, pie manis šodien ir cilvēki, kas tiešām strādā ar vīriešiem. Tas ir profesors urologs Vilnis Lietuvietis un urologs onkologs Rakas uroloģijas klīnikas ārsts Mārs Jakubovskis. Labdien. Un šie ir divi cilvēki, pie kuriem patiesībā, arī man un arī citiem man gadu gājumu vīriem vajadzētu nonākt vismaz reizi gadā. Aiziet vismaz ciemos, ja ne kaut kā nopietnāk. Mēs apzināti uzlikām šo te eksponātu uz galda. To man atved profesors, teica, lai viņš stāv visu laiku uz galda. Un mēs runāsim par visu to, kas nu šeit ir redzams. Bet sāksim ar to, kas notiek ar Latvijas vīriešiem. Profesor Vilni Lietuvieti, izstāsti, kas īsti notiek ar Latvijas vīriešiem? Paldies par jautājumu. Un, kā mēs saprotam, vaļīs tās olu tikai krāsot, bet arī viņam ir pietiekami daudz jābūt. Un, ja to olu nav daudz, tad tā ripināšana īsti nesanāk. Respektīvi, tātad mēs zinām, ka puikas piedzimst vairāk mūsu valstī, taču situācija kopējā skaita ziņā ir, varētu teikt, mēreni satraucoša, jo presē mēs redzam, ka ikdienās sievietes slavē itāļus un frančus un somus, masu dažādos žurnālos, jo laikam tāpēc, ka to vienkārši vīriešu trūkst. Pēdējā tautas skaitīšanas dati rāda, ka vecumā pēc 50 gadiem ir apmēram 489 000 vīriešu un sieviešu un savukārt 301 000 vīriešu. Tad ir 188 000 sievietes uz lieldienām. Ja nebūs šīs visas saviesīgie pasākumi, ar ko kopā tās solas virpināt. Ja mēs esam izdzīvojuši, un ja mēs esam pie labas veselības, varbūt mums ir vienkārši ar mūsu vecumu meitenēm fantastiskas iespējas. Es domāju, ka iespējas noteikti pastāv, un ikdienā mēs arī dažādus redzam šos pāru izjukšanas un atkal savienošanās savstarpējas. Tomēr jautājums ir, kur tad tie puiši paliek, jo viņi tomēr piedzimst vairāk. Kur viņi paliek? Statistika jau ir tāda, ka visvairāk nomirst tiešām no sirds slimībām, savukārt onkoloģija ir 2 reizes vairāk nomirst, gremošanas slimība 2 reizes vairāk, bet kas visstrakākais ir 4 reizes vairāk no sadzīves traumatisma. Tie ir motocikli, pārgalvība un tā tālāk un tā tālāk. Peldēšana, lekšana uz galvas. Iejaukties arī un dzeršana noteikti. Jā, katrā ziņā mēs baigi braši mēģinām, teiksim, un neatkarīgi no tā, sākot no 90. gada, Latvijas vīrietis dzīvo vidēji pa 9,5 gadiem ilgāk nekā dzīvoja Latvijas vīrietis 90. gadā. Mēs savu medicīnu lamājam, noliedzam, nedodam viņai naudu, taisam rindas, visādas kotas, da jebko, un tik un tā tas latviešu vīrietis dzīvo tos 9,5 gadus ilgāk nekā pirms 25 gadiem.
Jā, tas tiešām tāda arī ir. Un tā pašā laikā jau sasniegums nekad nevajag noliegt. Pilnīgi piekrītu. Un labos sasniegumus arī vajag rādīt. Tā pašā laikā mēs esam izvēlējušies ceļu, iet kaut kur tur, kur ir vēl labāk, vēl ilgāk, jo mēs visi vēlamies dzīvot gan labāk, gan ilgāk. Un tad ir tas dzīves ilgums pieaug, bet vai līdz pieaug arī tā dzīves kvalitāte. Un man bija tad, pirms tāds stāsts ir, pirms 2 vasarām es braucu pa Alūksnes ezera tādu plostu un mums stāstīja, kas mums apkārt ezeram ir. Un gidi teica, ka šeit ir mūsu kapu kalnīši. Šeit mēs ejam svinēt kapu svētkus. Es saku, kā tu tos svinēt? Viņi saka, mēs svinām dzīvi, ne kapu svētkus. Tie vīri tur guļ, bet tās sievas tur sanāk un svin dzīvi. Es saku, bet kā tad jūs tā viens bez tām vīriem to svinēt? Bet mūsu ir daudz. Tā kā, arī tas varētu būt risinājums, svinēt dzīvi, arī varbūt kapos, bet, manuprāt, tomēr aktualitāte tā vīriešu veselība pastāv valstī. Un vīrietis jau, manuprāt, un būtībā ne tikai, manuprāt, bet arī visās grāmatās un visās citās lietās, ir tas mugurkauls, ir dzīves sauss, kā dziedāja kādā vienā filmā. Es šeit zemes sauss, es šeit zemes dēls. Ja to dēlu šeit daudz nav, tad jau tas meitenes arī kaut kur aizvēr pie tiem itāļiem varbūt. Es tagad mazliet Māru paintervēšu. Man tas, saprāt, tā vienmēr ir tā, ka man vecuma vīrieši vai mazliet vecāki, agri vai vēlu, sagaida savu prostatu skaiti. Vai tā prostata skaita, priekšdziedzēra, vai tā ir labdabīga vai ļaundabīga, tur viņi nosaka dažādas PSA un visādi citāds, bet tad es viņu parasti sūtu pie Māra. Tā ir iznācis tas tā gadiem, mēs vienkārši labi pazīstam, es lielāko daļu savus pacientus esmu kaut kādā veidā nosūtījis pie tevis. Un patiesībā varētu būt tā, ka ja mēs tie vīrieši nedabūn to infarktu, nenoslīgst, nenositās iepriekš minēto motocikletu, neizdara visādi citas muļķības, nenodzerās, tad viņam tik un tā būtu agri vai vēl jānonāk pie tevis ar prostatas kādu kaiti. Lielākai daļai, 60% dzīvē attīstās tās prostatas saslimšanas, kas dažiem izpaužās ar urinācijas traucējumiem, dažiem izpaužās bez urinācijas traucējumiem. Tiem, kam jau ir tie urinācijas traucējumi, tie visbiežāk paši atskrien, bet tiem, kam nav tie urinācijas traucējumi, tie būtu dažādā veidā jāpamudina griezties pie ārstiem, un tas varētu notikt caur masu mēdījiem, caur izglītotību, ko mēs arī cenšamies darīt. Un tās slēptās slimības, mūsdienās arī pateicoties mūsdienu zinātnes sasniegumiem, ir atklāti audzēju markeri, visādi agrīnās diagnostikas testi, kas ir pieejami mūsu valstī un ļoti plaši tiek izmantot. Ja runā tieši par to prostatas vēzi, tad tas varētu būt tas PSA. Ieteicamais vecums, kad mēs varētu sākt to PSA kontrolēt. Tā riska grupa varētu sākties pēc 45 gadu vecuma, ka mēs ieteiktu tomēr katram vīrietim iztaisīt to PSA analīzi. Bet to PSA mums ir tā, ka mēs zinām daļu viņai neticam, ir ļoti daudz dažādu kohortas pētījumu, kur viņa mazliet apstrīd. Tātad PSA nav visvienība, bet viņa ir tikai attīstībā. Tā es varētu teikt. PSA ir ļoti jūtīgs, viņš nav specifisks. PSA izmaiņas asinsritē, asinīs veicina gan iekaisuma procesu, gan arī labdabīgu procesu, gan vēža procesu. Bet tālāk tas jau ir ārsta uzraudzībā, urologā uzraudzībā, kā viņš novērtēs to lietu. Mūsu uzdevums ir, pacientu uzdevums ir atklāt, vai tas PSA ir izmainīts vai nav izmainīts. Kas ir par iemeslu tām izmaiņām? To pateiks ārsts. Un tā kā tīru PSA fakts, ka mēs neiztiksim, bet tā ārsta vizīte ir nepieciešama. Bet tomēr, ja tas vīrietis nevis nodzīvo 9,5 gadus ilgāk, bet 30 gadus ilgāk, tā kā Japānā, piemēram, tad viņam iespēja izmukt no viena prostatas vēža laikam ir ļoti tuvu nulē. Dzīves laikam. Japāna nav tas īstais tas piemērs, jo Japānā saslimstība prostatas vēzi ir samērā zema. Dēļ tā nacionālām īpatnībām, varbūt ticības īpatnībām, ēšanas īpatnībām un tam līdzīgi. Bet tas pats Japāns, kad viņš nokļūst Amerikā, viņa risks saslimst ar prostatas vēzi 4-kāršojās.
Un tas ir interesants izskaidrojums. Ja? Tas pats arī Amerikā, tas afroamerikānis vairāk slimo ar prostatas vēzi. Un vispār prostatas vēzis tā ir attīstīta valstu slimība. Ja? Skandināvijā ļoti augsta saslimšana, arī Amerikā ļoti augsta saslimšana. Un Latvija neatpaliek kaut kur pirmā četrniekā. Baltija. Jā, Baltija. Tad tu mums pastāsti par to prostatu mazliet vairāk. Nu jā, var sekot, kā jau Māris minēja, ka zināms, ir gan rasei, gan vietai, gan uzturam nozīme. Piemēram, tātad afroamerikānis ļoti slimo, kamēr melnie Āfrikā neslimo tik daudz. Bet, ja viņš pārvietojas, tad viņam vispār pieaug saslimt. Tā kā varētu būt liela nozīme uzturam, par ko arī tiek ļoti daudz pētījumu veikti. Zemākā saslimstība būtībā ir Dienvidu Austrumu Āzija, kur ļoti zems ir šī saslimstība prostatas vēzi, bet tur uzturā ļoti liela produkti ir soja, jūras produkti. Japānā vairāk ir kuņģa vēži. Japāņi izdomāja fibroskopu, lai atrastu kuņģa vēzi ļoti agrīni. Tad arī viņi ieguvuši agrīno diagnostiku un Japānā pieauga vidējais mūža ilgums. Respektīvi, tātad Baltija ir mirstības ziņā uz goda piedestāla, visas 3 valstis, Latvija un Igaunija, starp Eiropas Savienības valstīm sakarā ar prostatas vēža mirstību. Mums ir lielākā mirstība pret to, ko mēs atklājam agrīni. Tātad nešaubīgi, ka viens no ieguldījumiem, lai cilvēks varētu dzīvot ilgāk un labāk, būtu ļoti agrīnāka šī prostatas vēža diagnostika, bet tāda, kas ir ekonomiski saprotama un arī ārstēšana, kas būtu ar inovāciju, līdzīgi kā kardioloģijā, mēs varētu ārstēt mazāk invazīvi, mazāk traumatiski, lai ārstēšanai būtu mazāk blaknes, respektīvi agrīnāt atklājot, vējs ir neliels, ārstēt ar fokālu ārstēšanu, mēs saglabātu vīrietim gan erektīlo funkciju pēc ārstēšanas, gan arī nebūtu urīna nesaturama inkontinences. Atgriežamies pie sākuma jautājuma. Mēs runājām par to, ka mēs dzīvojam īsāku laiku nekā tās meitenes. Vai nav tā, ka mēs tiekam diskriminēti, piemēram, attiecībā par kādu... Tā meitenēm ir visādi skrīningi daudz vairāk. Diskriminēti, tas ir jau ļoti tāds plašs, manuprāt, jēdziens. Man patīktos vairāk teiciens, ka mēs nākam no pagātnes uz nākotni. Un pagātne ir bijusi tāda, ka sieviete vienmēr ir bijusi vērtība, jo sievietei arī ceras kā Krievijā dzemdēja bērnus, veidoja to ģimeni, kamēr vīrietis tur aizgāja kaujā, viņu nogalināja, bet bērns audzināja sievieti. Respektīvi, valstiskā nozīmē sieviete vienmēr ir bijusi ekonomiski svarīga, jo viņa audzināja jaunos karavīrus, jeb armijas cilvēkus. Un tāpēc sievietes veselība vienmēr ir tāda, piepacautāka pār tai vīriešu veselībai. Tāpat jau viņi tur nomirs vai būs kādi citi puiši. Mūsu izpratnē, protams, būtu jāmainās šiem vēsturiskajiem uzskatiem, ja vēsturiskajai pieredzei. Un katra sieviete būtu pelnījusi, lai viņai nebūtu uz to kapu kalnu jāiet 10 gadus, bet krietni mazāk. Respektīvi, tas dzīves draugs viņai būtu blakām ilgāk. Vismaz būtu ar ko parunāties un lieldienas kopā pasvinēt. Ja? Tā kā mēs zinām, ka ar gadiem tai parunāšanās notiek ar vienu noteikti lielāka loma dzīvē. Bet man ir ieteikums. Visi jātaisa atžkārni. Vienkārši jāņem jauniem puišiem vecākas sievas, un tad būs viss sakārt. Tā tendence ir pretēji. Bet es par to, ka mums, piemēram, skrīnings meitenēm ir gan krūšvēža, gan dzemdes kakla vēža, un meitenes tomēr katra aiziet pie... Tomēr viss tas, kas skatās mūsu televīziju, mēs esam diezgan droši, ka viņām pašam ir savs ginekologs, jo mums galvenokārt skatās ļoti inteliģents meitenes un, teiksim, mūsu gadgājumi ir mazliet vecākas meitenes, un viņas ļoti precīzi aiziet pie savu ginekologu. Vai jums ir daudz vīriešu, kuriem jūs esat personīgi urologi? Jā, varētu teikt, ka diezgan daudz ir pacienti, kas nāk reizi gadā pie mums, un arī pie Māris, domāju, reizi gadā, kas atnāk un tiešām pārbauda savu veselību. Ir īpaši pēdējos gados ir man draugi paziņas, kas aicina, kad es varētu un kur nokļūt pārbaudīt savu veselību. Ja dienas stacionāra apstākļos pārbaudīt tur asinsvadus, sirdī,
plaušas, tā skaitā ar uroģenitālo sistēmu, priekšdziedzeri. Par to skrīningu vēl. Tad prostatas vēžu skrīnings pašlaik jau gadus 15 vai 10 ir viskarstākais diskusija temats ikvienā pasaules un Eiropas urologu kongresā. Tātad mēs saprotam, ka ar šo agrīno diagnostiku, ar šo PSA mēs varam atklāt agrākas sladīs. Un jautājums ir, kad un kā šāds skrīnings būtu un vai vispār būtu jāievieš. Un ir 2 lieli pētījumi, kas noteica, ka Amerikā tas nedod nekādu pašlaik pievienoto vērtību attiecībā uz dzīves ilgumu pagarināšanu un mirstību tieši no prostatas vēža, kamēr Eiropas pētījums norādīja, ka tas dod. Tad 23% mēs iegūstam skrīnētā grupā dzīvo ilgāk. Nākamais jautājums, kad šo skrīningu sākt, kādā vecumā un cik ilgi turpināt, lai būtu šis te dzīves ilguma pieaugums. Un tad mēs novērojam, ka pirmos 8 gadus skrīnējot šos vīriešus nav atšķirību starp skrīnēto un skrīnēto grupu, taču jo lielāks ir ilgums, tad, kad mēs skrīnējam, tad 11, 13 gadi. Šeit parādās atšķirība, ka tie, kas tiek skrīnēti, tie dzīvo ilgāk un mirst mazāk no šī prostatas vēža. Tad pašlaik šie pētījumi turpinās. Es domāju, ka nākošos 10 gados tiešām būs atbilde par to, vajag vai nevajag skrīnēt tieši, bet agrīnas diagnostikas programma būtībā ir arī tātad nozīmīgs ieguldījums, kas notiek daļai mūsu valstīm, bet viņi arī notiek Lietuvā pašlaik ļoti labi. Jā. Tas ir tā, kad cilvēks tiešām tiek pārliecināts, aicināts pārbaudīties, tiek maksimāli informēts. Un šodienas arī Eiropas urologu asociācijas vadlīnija, rekomendācijas saka, ka PSA jāuzsaka tiem vīriešiem vecumā pēc 45 gadiem, kas tiek informēti par šo analīzes ieguvumiem, riskiem, par dažādām šeit slimībām, ārstēšanas iespējām, ārstēšanas iespējām, kāds varētu būt blaknes. Bet informētai sabiedrībai mēs varētu rekomendēt, ko darīt. Ja? Tad viennozīmīgs atbildes pašlaik joprojām nav, bet uz to mēs esam ceļā. Mēs esam ceļā arī uz jautājumu, kā ir ar tiem ārstēšanas rezultātiem. Katrā ziņā man gribētos, lai jūs izstāstiet to, vai tiešām prostatas vēzis ir obligāti mirstam kaita, no kuras tūlīt būtu jāmirst. Varbūt māsa var izstāstīt par šo jautājumu vairāk. Jā. Kā jau jebkurš vēzis, ne tikai prostatas vēzis, es gribu papildināt arī iepriekšējo jautājumu. Jā, ir mirstam kaita, ja viņš netiek laicīgi atklāts. Ja? Un arī netiek pietiekami ārstēt. Bet atšķirās dažādi faktori. Laika faktors, piemēram, ne visi audzēji noris ļoti strauji. Un tas pats prostatas vēzis tur ir tā, jo vēlāk pacients saslimst ar viņu, jo viņam mazāk risks nomirt no prostatas vēzis. Jo jaunāks saslimst ar to prostatas vēzis, jo tas risks pieaug. Un tāpēc tā mērķa auditorija būtu mums tie jaunie cilvēki pēc 45, pēc 50, 60 gadīgi. Ja? Tādiem vecākiem kungiem jau tur, kam ir tuvu 80, viņiem tas prostatas vēža skrīnings nebūtu obligāts, jo tur tiešām tā ieguva nebūtu nekāda. Tāds vienkārši piemērs ir, ja pacients tur 80 gadu vecumā saslims ar prostatas vēzi, tad viņš no tās slimības nomirs neārstējot, neko nedarot, ne ātrāk kā pēc 10 gadiem. Ja tas pats 50 gadīgais saslims ar to prostatas vēzi, tad viņam šans ir izdzīvot 6 gadus, ne vairāk kā 10 gadus. Tas izskaidro, kurai grupai ir svarīga tā agrīnā diagnostika un kurai grupai nav svarīga tā agrīnā diagnostika. Bet paradoxāli ir tas, jo tas kungs paliek vecāks, jo viņš vairāk sāk skriet pie tiem ārstiem, viņš vairāk grib būt ārstēts. Varbūt tas ir uzmanības trūkums, viņam brīžiem nav ko nodarboties. Okay. Izstāst man tādu lietu, pašlaik visi Latvija cepjās ap meldoniju mildronātu kā dopingvielu, un mēs skaidri zinām, ka visi Padomju Savienības lielos gadus lielākā daļa no sportistiem lietoja hormonu preparātus. Cik lielā mērā, vai tas ir zināms, vai tas ietekmē kaut kādā mērā prostatas vēža incidents? Tas nav ierādīts, jo te jau tiem androgīniem vīriešiem, kas ir tādi
tādi seksuāli aktīvi, tādi nelieli auguma atlisi, tur tādi apspalvojumi, viņiem būtu jābūt daudz, viņiem būtu jāslimo vairāk. Nē, tas nav pierādīts. Vai tad mēs apmēram mūksim prom no prostatas, mums ir palikuši diezgan maz izstāst par pārējām. Mēs gribētu, ko vēl tas urologs īsti dara? Pirmais jau patiesībā būtu, ka mums interesē urīna akmeņi. Var sakot, tātad urologs ne tikai ārstē prostatu, bet būtībā viņš ārstē gan sievietes, gan vīriešus. Tātad viss, kas attiec uz urīna ceļiem, nierēm, urīnvadiem, urīna pūšļu iekaisumiem, nierakmeņiem, dažādām urīna attieces grūtībām, urīna ceļu simptomiem. Urologs ir tas ārsts, kurš nāk pie pirmā, arī pie pacienta cukuru diabēta, piemēram, kur ir bieži un urinē naktīs, viņi vienkārši atklājam pirmreizēju diabētu. Ārstējam arī pārējo onkoloģiju, kas ir vīriešiem sēklnieku audzējus, nieru audzējus, tātad urīnpūšļu audzējus. Un šeit būtībā ļoti svarīgi būtu varbūt arī pateikt to, ka ir vairāk simptomi, kurus pamanot cilvēkiem, uzreiz būtu pie urologa jāiet. Tad tie noteikti būtu tie simptomi par tiem pašiem sēklniekiem, ja boļņām, ja bolām runājot. Tātad ir tas, ka ja tausta veidojumu, tāpat kā sieviete pie krūts, tausta veidojumu pie sēklnieka, jāiet momentā pie urologa, jo tas varbūt ir neliels sēklnieku audzējs, kur agrīni ārstējot, 10 gadu cilvēks izārstēt tie pilnībā, 10 gadu dzīvi līdz 99%, ja tā ir pirmā stadija, atnāk laicīgi. Ja urīnā parādās asinis, jāiet momentā pie urologa, nav jādomā, ka cilvēks sēda vakar biedrs, tāpēc man ir sarkans urīns. Un tā tālāk. Tad šie divi simptomi, kur mēs esam daudz runājuši, bet arī pēdējā pusgadā man bija vairāk pacienti ar māju klīnikā, kur cilvēki nezināja, viņi saka, ka man jānāk pie tā urologa. Tā kā šo te noteikti cilvēkiem lūdzu ņemt vērā. Nierakmeņi, tas ir pēkšņas sāpes sēnos, kādas cilvēks nekad nav pārdzīvojis. Arī nav jādomā, gan jau pārējais, tad varbūt nākšu. Un man liekas, ka ļoti svarīgi ir tiem sabiedrībai, cilvēkiem saprast, ka tās simptoms, tā ir tā zīme, ko dod Dievs un daba, ka tu vari sevi glābt. Nevis viņu novilcināt, atlikt, nerisināt, un pie ārsta atnāk tikai tad, kad ūdens jau, kā tēvājs saka, smiļās mutē. Tad tev ir ļoti simptoms sāpes. Ej pie ārsta, nebaidies. Tev ir simptoms bieži čurā un čurā naktī. Jāiet pie ārsta. Viņš paskaidros, kāpēc. Vai tas ir diabēts, vai tas ir prostatas audzējs, vai tas ir prostatas labdabīgs veids, vai varbūt kā urīna poslī audzējs tur aug. Vai vienkārši, piemēram, kaut kāda ir urīna iekaisums. Tad šos jautājumus atbildēs speciālists. Galvenais ir neatlikt. Un man bija ļoti laba pieredze par tādu, kad biju Čikāgā, kad es mācījos uroloģiju. Braucot taksometrā, skana reklāma, ka, ja jums vakar bija ballīte, ja jums ir 50 gadi, ja jums pašlaik spiež krūtīs, nedomāju, ka jums ir vienkārši nelaba doša no vakardienas alkohola. Varbūt jums ir draudošs infarkts. Jums ir vēl 6 stundas laika sev pašam glābt. Aiziet pie ārsta, veiciet izmeklējumu. Nevis aizbrauciet mājās, atguļaties, tad pazvanāt kundzei, mīļais, tev ir slikti, iedzer ūdeni, viņi uzēd slābo gurķi. Es atnākšu mājās, ja būs vēl slikti, tad mēs sauksim ātro palīdzību. Šīs 6 stundas ir pagājušas. Cilvēks šo simptomu nav ņēmis vērā, nav sapratis, nav pareizi iztulkojis, un atnākot kundzei mājās, visi jau ir vai no tuvu miršanai, vai arī jau ir no infarkta nomiris. Tā kā man liekas ļoti pamācoši šāds stāsts, ko stāst cilvēkiem, ka simptomi ir tāpēc, lai viņiem pievērst uzmanību, un tas ir zīme, ka tu vari sev kaut kādā veidā glābt. Un tomēr es vēl par to simptomu asinis urīnā. Sarkans urīns. Šo simptomu tu lūdzu saki, par ko tu domā un kāpēc pie tevis? Ik viens urologs dzirdot, ja arī ārsts būtībā dzirdot stāstu, kad asins urīnā, tas uzreiz tiek nosūtīts pie urologa. Nereti tas notiek akūti. Tad ir, piemēram, mūsu slimnīcā, mūsu klīnikā ir diennakts urologs caur diennakti, kur var cilvēki griezties ar šo simptomu un attiecīgi tālāk ārsts izvērtē, stacionēt vai ambulatoriju izmeklēt. Jauniem cilvēkiem tas var būt iekaisuma kaut kādā pazīme, pēc 45 tas var būt nopietnas onkoloģijas pazīme. Ar šo
mēs arī beidzam mūsu šodien lieldienas raidījumu. Mēs beidzam runāt par to lieldienu, pa olu ripināšanu, lai cerams, ka olu ripināšana nebija pārāk saistīta ar smēķēšanu un alkohola lietošanu. Cerams, ka jūs esat labā sportiskā formā, daudz kustējušies pa lieldienām un cerams, ka jūs to ievērosiet arī turpmāk. Lasiet žurnālu Ārsts LV, skatieties mūsu www.ārsts.lv, klausieties mūsu Latvijas Rādio 2, lai jums laba veselība.